no top affiliētiem arī, kas ļoti veiksmīgi strādā uz Krievu auditoriju tieši. Un viņš ar to, vai viņa tā bija, jā, ar to tieši arī vairāk pelna, jā. Nu, un vēl kā viens atkal tehniskais jautājums. Droši. Ko jūs ieteiktu par outsourcing avotiem un kā tikt pie tādiem, vai ir vērts un varbūt satura veidošanā rakstītājus, kā atrast un kā ar viņiem? Nu, mēs meklējam, teiksim, veiksmīgi atradām tajā pašā SS var atrast. Ir arī dažādi citi resursi, pameklējot internetā, kur apgrozās cilvēki. Teiksim, ja tu gribi kaut kādu izstrādātāju webu, tad Rinalds varbūt tu zini Latvijā, kas ir kāds populārākā izstrādātāji. Godīgi sakot, Egeri, es nezinu. Jā, es nezinu. Es kaut ko atceros, bija tāds PHP fórums. Man bija tāds PHP fórums. Ir tāds PHP fórums, jā. Tur varētu kaut ko atrast, vai no izstrādātājiem no satura. Es saku, mēs atradām SSLV, tas izklausās laikam baigi briesmīgi SSLV un tā. Bet es pateikšu, ka tur pieteicās ļoti daudz profesionālu žurnālistu un ļoti kvalitatīvi, teiksim, autori, ko mēs arī pat vienu otru piesaistījām tur dažiem klientu projektiem, jā. Tur nebija, protams, ļoti daudz nekvalitatīvu bija pieteikumu, jā. Tur vesela kaudze bija, kas grib būt rakstnieki, bet reāli viņi tādi nav. Bet no tiem 300 pieteikumiem 5 izdevās atlasīt ļoti, ļoti kvalitatīvi. Jūs atlasījāt, jums tagad ir superīgi svaigi rakstiņi, jūs esat arī apmierināti un tas ir kādās cenās? Nē, protams, jebkurā sfērā, teiksim, ja tu atrod cilvēku, teiksim, un viņam lietas konkrētā industrijā radīt saturu, uzreiz nekas tur labs nebūs. Ir jāiedod laiks, lai cilvēks iedziļinās tajā. Un vēl labāk mēs pat mēģinām saprast, teiksim, kuram cilvēkam kāda tēma ir tuvāk. Jā. Varbūt viņš interesēs par kaut ko, varbūt ir bijusi pieredze iepriekšējā, un mums arī tā ir noveicies arī, ka tur, teiksim, par kaut kādu konkrētu industriju izrādās jau ir cilvēks strādājis tur vairākus gadus sabiedrisko attiecību nodaļā, teiksim, kaut kādā uzņēmumā, jā, un viņš jau tu industriju pārzina perfekti. Līdz ar to tur vispār nav problēma, bet tad, kad cilvēkam industrija jauna, tad ir svarīgi, lai viņam tas interesē, ko viņš raksta, par ko viņš iedziļinās, jā, un tad tur ir laiks tikai iedziļināties, un tad jau nāk ārā ar katru nākamo saturu rakstu ar vien kvalitatīvāks, līdz kamēr jau var kaut ko sākt publicēt arī, jā, vai izvietot mājaslapā, jā. Un, teiksim, afiliētam, protams, viņš nevar eksperimentēt, gaidīt, kad tas saturs būs, tad jau ar pirmo saņemto rakstu jau viņam ir jāsaprot, ka to var publicēt, varbūt būs jāpakoriģē kaut kas, jāpastās, jāpalīdz, jāparunā ar to satura veidotāju, lai ko var izdarīt labāk nākotnē. Vai šie es atrastie satura veidotāji, vai viņi jau uzreiz ir profesionāli SEO rakstītāji, vai viņiem ir savu domu galvā? Pārsvarā nē, bet par SEO, tad varētu izvērst baigo diskusiju. Tur es negribētu teikt, ka ļoti īpaši kaut kas ir jāievēro. Ir, teiksim, saturs var autoram pateikt, lai viņš veido kā centrālo asu, paņem, teiksim, to vienu atslēgvārdu, kas ir, bet tas nenozīmē, ka viņam jāpiespamo saturs tagad, jā. Un tas, ko mēs, piemēram, darām, mēs sakām meitenēm vienkārši rakstiet par šo teiksim, jums ir tagad atslēgvārds, viņš tā kā centrālais, jā, piekrītam, teiksim, visi saprot, bet nenozīmē, ka viņš tagad ir, piemēram, rakstā 10 reizes jāatkārto, jā, galīgi nē. Un mūsu tā pieeja tāda, kad ir jābūt no sākuma kvalitātei, tam jau tur SEO, ja tur nepieciešams kaut ko piekoriģē, bet pamatā jau arī pat nekoriģē neko. Jautājums vēl bija par cenām, cik mums šis prieks izmaksā? Par cenām ir dažādi, teiksim, ja tu gribi ļoti, ļoti kvalitatīvu saturu, pa ko tev pilnīgi noteikti nav jākautrējās, tad sākot no 5 latu un uz augšu. Tās cenas ļoti dažādas. Ir cilvēki, kas prasa 20 lats par rakstu, ir cilvēki, kas prasa puslatu par rakstu, varbūt latu vai pusotru. Jā. Un arī kvalitāte ir ļoti dažādi. Tu var atrast arī cilvēku, kas ļoti labi raksta, kas paraksta pa 2,5 latu par rakstu. Jā, ļoti labi. Un viņš raksta labāk nekā tas, kas raksta pa 10 latēm. Jā. Jo mēs, kad veicām atlases, mēs devām arī tādus testu uzdevumus. Jā, un teiksim, tur tas parādījās ļoti labi parādījās. Jo varbūt tas žurnālists viņš ir bijis, bet līdz tam viņam bijis redaktors, kas gājis pāri tur un labojas visu viņa tās 100 kļūdas, jā, tam saturā. Bet students, kas pa 2 latu strādā, viņš ir tik centīgs, grib sev pierādīt, jā, un viņš uzraksta uzreiz jau labi rakstu, kas nav pat jālabo vairāk. Vai ir jānoprecizē vēl raksts, cik vārdi ietīca? Pareizi, jā, tas arī labs.
Nu, tas mēs jau, teiksim, kā filēti, ja mēs skatāmies no SEO viedokļa, tad parasti tas raksts varētu būt tur sākot no 200-250 vārdiem līdz 300-350, kaut kur tā. Tas apjoms, pa ko tās minētās cenas par tādu apjomu. Nu, un atkarībā no kā tev tas saturs vajadzīgs, ja tev vajadzīgs kaut kādām PDF-am, tad jau tur cits tādi. Parasti ir tā, ka žurnāli, teiksim, šie raksti, kas piesakās,